Samainīju Šaranam šo te sensoru pie piekars. Vienā pusē jau mums nobruka pagājuši gadu, otrā pusē tagad šogad. Tur gan bija mehāniski, viņš pārlūzis, izskatās, ka elektroniska problēma bija. Bet ne par to stāstu. Stāstu drusku par to, cik saudabīgi katrs bloks šo problēmu interpretē, un, manuprāt, tas kaut kādā brīdī var novest pie daudz liekām darbībām. Tātad šo sensoru izmanto gan elektronisko amortizatoru šī sistēma, gan arī lukturu korekcijas sistēma. Un skatāmies pie elektroniskiem amortizatoriem, viņi savādāk saucās vēl dumping. Te viss ir kārtībā, te ir left front level control system sensori, tāda kļūda par šo sensoru, open or short plus, tas viss ok. Bet šīs arī tā kā vadījos, ka tas sensors visticamāk nobeidzies. Un arī pēc tā, ka viņš nemainīja šo stāvokli. Bet tad ir interesanti otra lieta. Šajos te gaismu līmeņa kontrolē šī pati problēma jau tiek aprakstīta kā databus error. Ok, var jau būt, ka viņš sanāk, ka tas bloks nesaņem no tāds sensora tos rādījumus vajadzīgos vai vispār nesaņem, es nezinu, bet man kaut kā gribētos, lai šai kļūdai būtu klāt tā sadaļa par to sensoru, jo primāri apskatot šo kļūdu, man rodas iespējas, ka kaut kāda komunikācijas problēma ir ar pašu bloku, nevis ar šo te sensoru pie riteņa. Un tad var sanākt tā, ka ja sāk rakt, teiksim, to problēmu no šīs kļūdas, tad var daudz lieku darbu izdarīt. Iespējams jau, kad internetā iemetot to kļūdu, ka tur ir sakarīgāks apraksts. Bet šeit skenerī es teiktu, ka nav pārāk forši. Tā kā tā, jābūt uzmanīgam.